kas ir pašlaik aktuālākais jūsu dzīvē? Pašlaik? Jā. Cept pīle. Kā tas izpaužās? Nu, ir tāda pīle ap pleznām, ar spārniem. Tad viņi paliek bez spārniem, bez pleznām. Tad tā pīle citreiz ēd ābolus vai kaut ko tam līdzīgu, vai arī īpašā veidā cepās pannā. Un kāpēc pīle? Tāpēc, ka šobrīd viņi man ir mājās, jo vakar dēlam bija dzimšanas diena. Un tā labi, tas pats aktuālākais ir tā ceptā pīle, ko gribētos tagad pagraust tā pa kluso. Kā jums sokās karostas glābšanas biedrībā? Paldies, labi. Gatavojamies sezonai. Tā turpat jau reku klāt ir. Tūlīt 1. maijs. Sezona verās vaļā. Daudz kas jauns. Kas konkrēti neteikšu, atnāciet, ieraudzīsiet. Nu, varbūt kādu mājienu. Mājienu? Derēs? Derēs, jā. Kā jūs raksturētu liepainieks? Liepainieki? Jā. Nu, es teikšu tā, ka liepainieki ir superīgi cilvēki. Viņi ir savdabīgi. Tad, kad pūš 20 balvas vējš un vētra nav rauj nost jumtus, visur pasaulē, tad liepainieki iet pielām staigāt un aiziet uz jūras malu vai ne uzspēlēt tenisu. Nu, tā it kā starp citu. Un tajā jokā ir daudz patiesības, jo liepainieks, manuprāt, darīs visu kaut ko, un nekad liepainieks neaizmirsīs, ka viņš ir liepainieks. Liepainieks izdarīs tomēr pēc savu prātu, un ne jau velti. Mums, piemēram, tramvajam sliedes ir metru plats nekā Rīgā, tad mums Rīga nav norāde. Pilsētas lauvam ir 2 astes, tāpēc, ka mēs esam Liepāja, nevis viena, kā Kurzemes hercogistē, tātad mēs arī paši pa sevi, jā, nevis paši pa sevi, bet darām kā visi, bet tā, ka mums liepainiekiem gribās, kā mums patīk, un tāpēc tas liepainieks ir tāds liels un varens. Liepāja pēc 10 gadiem būs? Liepāja pēc 10 gadiem būs, bet Kādi? Pēc 10 gadiem uz to pusi, uz dienvidu pusi būs daļēji jūrā ieskaloti naftas termināļu cisternas. Tāda būs Liepāja. Ja jūra ēda krastu, nāk uz priekšu un taismē kreņķis, kad atņemt grib mums piekrasti, izveidojot naftas termināļus. Tas man bišķi tā kā kreņķē. Kaut gan man vairāk uztrauc tas, ka pēc 15,000 gadiem izdzisīs saule, tad es kā pa šito sadomājos, te es pa naktīm gulēt nevaru. Jā. Kā jūs pavadat brīvo laiku? Brīvo laiku? Jā. Nu, ja man viņš ir, viņi man ir ļoti maz, bet es pavadu to saturīgi, nu, tad es cenšos to savu brīvo laiku ziedot kraukļu krājumiem. Pavisam vienkārši. Kādu dāvanu jūs gribētu saņemt vārdienā? Dāvanu vārdienā? Mums tā interesanti sanāk, kad mums ir dēli kaut kā tās vēlmes laikam, tāpēc, kad aprīlis un tās vēlmes ir ļoti līdzīgas. Un tā dāvana ir, mēs kaut kā klusi esam novienojušies, ka mums tās dāvanas ir ļoti līdzīgas vienmēr. Un tā dāvana ir, nu, ja tā nopietni runājam, ja tā nopietni un pus pa jokam, tad tas ir oficiāls dokuments ar Valsts bankas prezidenta parakstu. Tā ir labākā dāvana. Jo tad, kāpēc? Jo ir reizēm tā, ka kaut kāds tāds nieciņš, jā, tajā brīdī, bet tad tie nieciņi vai kaut kādi tādi ir nokrāmēti visi stūris un galu galā jau pats cilvēks tikai arī īsti zina, kas viņam īsti ir vajadzīgs. Un es piemēram, neuzskatu, ka tas būtu kaut kas slikts. Kā jūs sev definējat, kas jūs esat? Es? Jā. Es jau nemaz tā skaļi nevaru teikt, to pirmo daļu es noklusēju, bet pārliecināts liepainieks. Tā pirmā daļa ir noklusēta.